Esmu Intars Roze, zemnieku saimniecību Kamens īpašnieks. Saimniecība apsaimnieko nepilns 500 hektārus zemes, ja, un audzējam. Pagājušā gadā bija, ja nemaldos, 11 kultūras, ko mēs sējam, ko mēs vācam. Varbūt pat 12. Tas ir etums. Latvijā tas ir etums. Latvijā tas ir etums. Ko tu īsti audzē un cik tev sējuma struktūrā, kas aizņem? Ziemas kvieši 201 hektārs no 500. Jā, es pieredzu. Tie pat nav 50. 50 bija pagājušā gadā rapsis, tad ir 41 ir bijušas pupas. Tas ir zem 10% sanāk pupas. 72 gandrīz ir bijuši zirņi, 33 ir lini. Kad un kāpēc tu savā saimniecībā ieviesi linus? Es viņus ieviesu, lai man būtu sēklas materiāls, ko veidot starpkultūru maisījums. Tas bija pirmais. Un kāpēc vispār viņus ievies? Ja? Pirmais gads bija stipri neveiksmīgs, tāpēc, ka tur bija tik mazā platībā, kad kombainieris aizbrauc, viņš kombainu nepaspēja noregulēt un nokūl. Tas baigi foršās pogaļas nāk iekšā. Izstāst šito gadījumu. Nokūl to lauku, viss vienās pogaļās. Tad, ko viņu darīt? Nafig, uz čupu prom. Atceros šito, ka tu toreiz zvanīji, kādiem tiem liniem ir jāizskatās. Šito es riktīgi labi atceros. Jo pieredze nekāda, iesēja, bet tur bija iesēts arī 1 hektārs, man liekas, vai pus. Visi jau to sāk kaut ko pamēģināt. Jā, pamēģināt vienkārši. Ne? Bet tad tas bija tā kā apzināts lēmums, ka tu gribi audzēt linus pa lielam tikai sev. Tu zināji, Jā, tas starts bija tieši audzēt tik daudz, lai būtu. Jā. Tad pagāja kaut kādi 2-3 gadi. Tad iesēja, pēc tās kļūdas, ka viņi izsēja ārā, neviens nākošā pavasarī viņas nesēja vairāk. Tāpēc pagāja kaut kādi 2, man liekas, 2 gadi bija starpā, un tad iesējām pirmos kaut kādi 20 hektārus mēs iesējām pirmo gadu. Sējot tos 20 hektārus, tu viņu sēji tirgumu vai arī pats sev starpkultūrai? Gan. Tu jau zināji, kur tu viņus realizēsi? Nezināju vēl. Pilnīgi nebija nekāda saprašana, kur realizēs. Un tad viņus tajā gadā nopirka iecaunieks, bet tajā gadā man viņi nebija pieredzes ar herbicīdiem nekādas. Jā, man viņi bija pilni ar madaru. Tur ļoti daudz madara bija iekšā. Jā, un kā zināms, ne tādus tirgu. Tur neiznāk nekāda eļļa normāli, ja ir madara iekšā. Ne apsim, vispār madara, tas ir kaitīgais. Jā, viņi ir kaitīgi ir. Bet man viņu izdevās, izcili labi izdevās notīrīt. Vienkārši ar sietiem nosījāt nost. Vairākos gājienos, bet es vienkārši dabūju tā, ka tas madars tur nav vairāk. Kādas bija tās pirmās sajūtas, kad viņi sāk nākt ārā, ka viss būs ok šogad? Nē. Viņi, kas sāk nākt ārā, toreiz uznāca, es nepateikšu, cik bija milimetri, bet tuvu pie 100 milimetru nokrišņi, un ka es vēl tev filmēju un sūtīju video, un prasīju, vai tad līnija ir tā kā arī īsi, viņa aug ūdenī arī. Jo realitātē viņi bija, ūdens masa viņas bija saskalojusi. Un līdz ar to tur, tādā gadā jau tā raža arī bija kaut kāda, vidēja raža bija kaut kāda 1,7 tonnas. 1,6, man liekas. Tagad cik tādus īstus tirgus gadus, ko tu tā kā audzē tirgu? Tagad man ir 2. 2 tev gadi. 2 īsti tirgus gadi, jā. Un tev tie lauki, visticamāk, kaimiņi zin, kur viņi ir, ko kaimiņi saka, kad ierauj kaut kādu nepazīstamu kultūru uz taviem laukiem? Tas mūždienu jautājums. Kas tas tāds ir? Kas tur aug? Kas tas tāds ir? Viss skaistāk jau viņi ir, ka viņi zied. Viņi arī ļoti interesanti zied. Tu brauc no rīta 8, pus 8, saule ir uzlēkusi, līni atvērušies. Līni zied, smuki zied, visu. Ne? Un pusdienas laikā viss lauks atkal ir zaļš. Pēcpusdienā. Pēc, ka tie ziediņi nobirst, tā tie, kas šodien zied. Tie šodien nobirst un rīt no rīta ir nākošais ziediņš jau. Kaut ko tu esi izmainījis šajos 2,5 gados savā līna audzēšanas tehnoloģijā? Un plāno arī tā kā šajā sezonā mainīt, vai no pirmās dienas, kā sāki, tev praktiski nekas nav mainījies? Pagājušo gadu es pa 5 vai pa 10 kg pacēlu izsējas normu, tāpēc, ka man likās, ka viņi ir par retu. Cik tu sēji?
Nu, pagājušajā gadā es 65 esmu sējis. Pārbaudi dīgtspēju sēklām. Patreiz viņi ir aizsūtīti uz laboratoriju. Nu, sēklas ir. Paraugi ir noņemti. Kas tev pa šķieni šitā, ne? Man liekas, ka leiši tas kaulīna. Kaulīna. Jā, lietuvieši šķirni. Bet nu katrā gadījumā tie, kas man šogad pirka, viņi teica, ka ļoti labi eļļasot. Tieši runājot par liniem, lielākais pārsteigums, kas tevi pārsteidz audzējot viņus? Baigais jautājums. Īsti nav nekāda pārsteiguma. Visi skaidrs. Lielos vilcienos, nu, Tagad jā. Nē, ja kaut kas nav skaidrs, tas zvans draugam. Nu. Viņš ir draugs? Pajautā kaut kā viņš dara. Nu. Ar kādiem sietiem, kā tu viņu dabū, teiksim, to tību tādu? Nu, tiešām šitais, ko es skatos, es tev, kā es jau saku, visa to produkciju pārāk tīra priekš tirgošanās. Jā. Arī Jaroslav, tas ir eksperiments. Tas ir eksperiments milzīgs. Jo, nu, pirmais, apakšējais siets, ne, kur smalkam piemaisījumam nobirt, viņš nedrīkst būt, nu, principā es strādāju 0,8. Garanāts siet. 20 reiz 0,8. Ja, ar to sietu, jo tikko kā tu paņem rupjāk 0,9, tur iet jau lina prom. Ja, caur to 0,8 arī sašķeltais linas aiziet. Nav šeit tīnieks apaļos tas pats, kas ar apsim? Nē. 1,5 un 1,4 garanais. Un tas tu dabū visu tās nezāles prom, ja? Bet interesantākais bija šogad dabūja kaltēt viņus. Nu, un tā Elvana Blanča kaltē, un tas ir izaicinājums viņus izkaltēt. Kaltē, pirmais plaukts ir kritumā, otrais plaukts arī ir kritumā. Ko dara? Viņš jau tā ir tā kā ūdens. Ja? Un vēl papūta vēja, vai ne, ko dara? Viņš vienkārši iet prom un vienā vietā aug tāds slānis, vai ne, un tad viņš gāžās pār pa visām malām. Nu. Un tad gudrojāmies, vai ne, kā to dabūt gatavu, ne, un tagad ir recepti gatavi. Piepildi kalti, tā, ka tev jau sāk pilni, nu, dabū normālo slāni, un tikai tanī mirklī slēdz ventilatoru iekšā. Pirms, ja tu ieslēdz, vai ne, pildot viņu, ne, tad tur viss vienā galā, viss aizpūš prom. Bet, nu, tu uz kādu 8-9 bāzi. Uz 8 apmēram es bāzījos. Nu, kaltējot es bāzījos uz 8. Un no kūlu bija kaut kā 12 ar kaut ko, nu. Lielākās atšķirības no citām kultūrām audzējot linus? Nu, izmaksas. Saimniecībā galvenie izmaksu posteņi liniem. Auga aizsardzības līdzekļi, jā. Padalīsies? Cik tev viņi beigās sanāca apmēram? Jā, 94. Un mēslojums? Mēslojums bija 55. Sēklu tu arī rēķini pie izmaksām? Ja es pats viņas nokūlu, es viņu nerēķinu īpaši pie izmaksām. Ne, nu, tad labi. Nu, tas nav pieskaitīts klāt. Nu, tie ir kaut kā 42 eiro. Nu, rēķinu ar pārdošanas cenu. Šogad. Jā, rēķinot tā abstrakti, tev saimniecībā 8 kultūras vai 10 kaut kas tāds. Lini tieši ienesīguma ziņā, kurā pozīcijā tev ir saimniecībā? Viennozīmīgi. Pagājušajā gadā pirmajā. Tad, Viss ienesīgākā kultūra. Ļoti nepieklājīgs jautājums, tad kāpēc tu visu platību neapsēji ar liniem? Tāpēc, ka vēl nebija Jaroslavs. Vai mēs esam sasnieguši ražības griestus vai nē? Es domāju, ka nē. Bet nu, ar to, ko mēs esam sasnieguši, ar to jārēķinās, ka tas varētu būt tā kā standarts, uz ko tiekties. Un kas tas būtu? Nu, tas 2 tonnas. 2 tonnas. 2 tonnas no hektāra. Tas ir uz šobrīd, tas ir tas, kas tev apmierina pēc esošajām izmaksām. Nu, viennozīmīgi, jā. 2,5 gadi ar līniem. Tev ir paši lielākie izaicinājumi, kur tev nācās pacīnīties, pačakarēties, ko tu negaidīji. Nu, pirmā gadā kulšana noteikti. Tā kā savāc pogaļas. Nu, īstenībā, bet konsultējoties jau ar cilvēkiem, kas to dara vairākus gadus, ne, kad tu jau sagatavojies uz to, tu esi gatavs uz to, kad tīsies, pīsies, pļaujot viņu. Jā, kad tur konkrēti jau ieliec jaunu izkapti, vai ne, teiksim tā, jaunu griezēju aparātu un smalcinātājiem ieliec jaunas nažas. Tieši uz līnu kulšanu. Tev ir 2 vidējas klases kombaini.
Cik tur viņiem dienā var nokult līnus? Ar abiem diviem mēs kūlām. Es domāju, ka ap 10 hektāri, es domāju, vienu var nokult pa dienu. Vairāk nevar. Apmēram. Jo kūlšana neiet. Tā kā šī gadā, piemēram, kad tu varēji ņemt tikai pašas pogaļas, jo kāds viss apakš bija totāli zaļa. Pogaļa gatavs, sēkla gatava. Un ar visu to neiet tā kūlšana tik ātri. Ļoti īsi tava tehnoloģija audzējot sēja, kas pēc tam notiek? Pirmais man ir, pirmā ir pēc kviešiem starpkultūra. Tas ir rudens. Tas ir jau rudenī, tur ir parasti tie kaut kā 10 augu maisījums. Mēs kādreiz gājām ap 1,5 litru glifosātu. Vislētāko glifosātu kāds ir. Tagad mēs pēdējo gadu ejam ar 2 litriem. Uz hektāra glifosātu, tur jau pamatā. Tas ir pirms sējas? Tas ir pirms sējas, jā, tur liek klāt 30 kg kasa. Tad mēs skābinam viņu, tur līmi, liekam melasi, humilatu, humīnu vielu liekam klāt, tajā pirmajā braucienā. Pēc tam tas notiek apmēram dienu, 2 pirms sējas, cenšamies tā darīt. Un sēja jau ir tāds, tiešajā sējā viņi tāds, stipri stiepts jēdziens, kad viņi būs. Vienkārši tavs instruments ir lāpsta. Aiziet uz lauku, ierocis, saspied piku, nedrūp zeme. Aizmirsti. Labi, tālākie procesi, kad tu esi iesējis, brauc uz siltiem zemēm, atpūsties, vai tomēr ej uz lauku, skaties kaut ko paredz, ko tu darīsi? Tad nākošais ir diezgan svarīgi. Es sapratu, ir tas mirklis, ka tev jānovaktē tas nezāļu. Tas te attīstības stadijas. Jo, tas glifosāts, tas nokauj to, kas ir zaļš, bet tas sēklu bāze tajā augsnē ir, un tev viņi ir kaut ko jāizņem. Un visefektīvāk to ķeraņu madaru ir apkarot, tad, kad viņi ir dīglapā vai čuķ, jau no dīglapas sāk celties uz augšu. Tad to vismazākām normām, visvieglāk viņi ir apkarot. To pamatmēslojumu, to mēs iesējam ar sējmašīnu jau, reizē ar sēju. Cik daudz lieto pamatmēslojumu? Es labāk nesaukšu. 100 kilogramu. Jā, 18 kg uz hektāru. Jā. Amofos, jā? Amofos, jā. Kā viņam labāk patīk? Mums viena vasara bija tā kā sausāka, un tad 2 gadi bija. Pagājušā vasarā skaidrs, ka bija dubļu vanna jau visu laiku uz lauka. Kas viņiem vairāk patīk? Sauss klimats vai slapjš klimats? Tavs sajūta tikai tā kā? Mana sajūta, ka viņi pilnīgi viņus neietekmē. Arī sausums viņus baigi neietekmē. Tas nozīmē, ka viņi aug tāpat. Cik dziļi, piemēram, tā sakne iekšā viņiem, ka viņam es kaut ko to spēlēs, es neskatījies tā, papētīs. Baigi garā sakne viņam nav. Tā sakne, kas ieiet dziļi, to mēs nevaram izdarīt. Jā, ar viņai ir. Jo viņš ir smalks, un liekas, ka viņam tā sakne, tur 7-10 centimetri. Jā, ka tāda viņa ir. Labi, sulfāts. Dod sulfātu, nedod? Jā, pirms sējas bija Vigors 45 kg uz hektāru. Ar kaisītāju, jā? Ar kaisītāju, jā. Un tad pa lielam ļoti vienkārši. Pirms tam nomiglojam, iesējam, herbicīds, pirms tam vēl iedavām sēru. Un ko tad gaidām? Tā gluži nav. Jāstrādā. Tad pastāst vēl, ko tu dari. Es nezinu, vai tas bija vajadzīgs vai nebija vajadzīgs, jā. Mēs likām tādu biofleksu, kas ir mikriņu. Kas tur ir iekšā pa galvu? Pilnīgi viss, bet ļoti minimāli. Viss, kas ir, kas jebkuram augam nepieciešams, jā. Ļoti minimāli, un kas viņam ir iekšā, fulmoskābs. Un tad ir 2 reizes es esmu uzlicis citokinīnu. 850 gramus uz hektāru. Es nezinu, vai tas ir tā kā biostimulants viņš. Sirdsmieram. Sirdsmieram, jā. Vai viņš kaut ko deva vai nedeva, to es nemāku pateikt. Kontroli neatstāja. Neatstāja kontroli, nebija nekur, jā.
Un, nu jā, rekrutēju vēl vienreiz bijis. Un tad es, kā es pagājušo gadu iesāku to zaļo degvielu taisīt, es karbamīdu šķaidīju kopā, šo maisīju ar humīnu vielu. Jā, un tad es esmu 2 reizes pa 5 kg karbamīdu uzmiglojis vēl virsū viņam. Tas ir miglojums jau pēc tam, ko līnis ir noziedējis jau, Kad tu kūlīnus? Kūlu septembris kaut kāds 10. apmēram, 8. Un pagājuši gadu? Aizpagājuši gadu tas jau tagad sanāk. Aizpagājušo pirmu nedēļu ātrāk, kad 5. 6. Pēc tam nokūlu viņus. Un tad sākās viss prieki, jā. Līni, tavā saimniecībā ir uz palikšanu? Patreiz izstāsta, ka jā. Cik to plānoja šogad hektārā? Šo pavasarī, cik to plānoja iesēt? Gandrīz 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. 56 hektāri plānojas, jau bija 33. Pagājušo gadu bija tātad. Tas ir 10%. No saimniecības. Vairāk. 13. Es komata nereiķināts. 12-13% no saimniecības. Jā. Bet rapsi tu vairs tad nesēji. Tev līni praktiski ir aizietojuši rapsi. Rapsi šogad nav vairāk, jā. Vai būs raps nākošais? Tas ir tāds mans jautājums, vai ne? Es nekad nesaku nekad. 5, 7, 10 gadu griezumā līni varētu būt kā tāda Latvijas saimnieku viena no pamatkultūrām. Teiksim, tā kā 4. kultūra, ja mēs tā globāli liekam lielās saimniecības, kvieši, rapses, taujiņzieži, tie zieņi vai pupas vai abi 2 kopā, un 4. kultūra varētu būt līni, kas varētu, kā tev šķiet? Es domāju, ka jā, ka viņiem ir visas iespējas. Tu tagad esi vietējais līnu audzētājs, un tev visticamāk zvanīs daudz kaimiņu un jautās, ka viņi arī grib audzēt. Un viņi tev jautās, ar ko sākt? Kāds būtu tavs tas, neteiksim, ka pirmais, bet tas pats galvenais ieteikums saimniekiem, kas grib uzsākt audzēt līnus? Viņi par viņiem praktiski neko nezina. Ko es kā vienmēr es teiktu, nemīz uz priekšu, ej tik iekšā. Un atgādini mums, cik tonnas šogad tu nokūli līnus? Tonnās. Nevis no hektāra, bet kopā. 64 tonnas. 64 tonnas. Jā. 50 tu atdevi, un cik tu atstāji sev? 13. Jā. Jo kaut kas notīrījās nost. Līni gaida pavasari, kad nonākt atpakaļ augsnē, ja? Jā. Šitie ir paredzēti sēšanai. Šitie paskaties, neviens nezina.